Čau! Šodien mums ir piekdiena, 2. maijs. Atstāju mašīnu tur parkingā. 4 kilometri līdz mājām var aiziet. Jāpastaigā. Apnikus jau tu braukāt. Labs laiks. Kas ir 4 kilometri? 40 minūtes, ko iet? Normāli. Un tu tikai sēdi. Un turpat var redzēt piekabīti manu mašīnu. Redz tur. Mārtiņš bišķi spīd kaut kur. Sīkais atbrauc ar riteni pretī. Čau, Mārtiņ! Nu kā? Kā minās? Jā? Lai tas arī mazais var kājas izlocīt. Tilts rekumu stromoju. Mēs tagad iesim. Zied mūs viss. Ievas. Plus 16 šodien. Adios. Un pagad kā tas kastons arī ziedēja. Jaunu riteni vakar nopirkām. Močiem braukā. No tā mums te ir. Var aiziet līdz pašam Arendāles centram, pagājai taciņu 8 kilometrus līdz centram no mājām. Visi domās priekš cilvēkiem. Apmēram tā. Rītā brauksim. 3. rītā, ja? Brauksim, paskatīsimies, kā mūsei zaudē latviešiem hokejā. Pārbaudas spēle Norvēģija, Latvija. Nu, Norvēģija zato citur ņem pirmās vietas. Biatlonā, slēpošanā, rokas bumbājums sadomās latviešiem pa pakaļ ritīgi. Tajā pašā pludmales volejbolā arī džeki normāli spēlē. Tāpēc nevajag stāstīt, ka te Norvēģijā tikai izņemot futbols un slēpošana nekā vairāk nav. Tas ir tīrās muļķības. Brauksim. Paskatīsimies. Un tad mēs 16. maijā brauksim uz čempi hoķa, bet uz Dāniju. Mēs skatīsimies Vācija pret Ameriku. Spēli Čehi pret Ungāriem, vakarā Dāņi pret Norvēģiem. Nu, cerams, ka vācieši saliks tiem amerikāņiem. Nu, Stokholmā, protams, ka ir jāvinē Zviedriem. Tā ir mana komanda, kur es no bērnības mīlu un pa viņiem pārdzīvoju. Rekur, zemenītes tās meža jau zied. Nu, Norvēģijā. Jums taču tur ziemeļi, jūs taču lēnā tauta, kā dažs labs runā. Visi ieputināt līdz ausīm sniegā. Man liekas, ka jums tur Latvijā šodien ir tikai +6, mums ir +16. Tāpēc jāzina mazdruciņ ģeogrāfija arī nevis tik asociējās, ka Norvēģijā tikai viena ziema, vairāk te nekā nav. Tātad jūs tur skolā neesat nevēlā neko mācījušies. Nu, Gančik, Moci brauksi šodien? Jā? Tašnā? Labi, brauksam Moci šodien savu. Reku mūsu fjords. Jau viens laivu nesas pa fjordu. Te vienam laiviņa stāvēja, lai nav jāmaksā pa to piestātni. Tad viņš te turēja. Bet laikam tik nav pārdot kaut ko viņu. Liekas, pagājušu vasaru jau vairs neredzēju. Būs aizkuģojis, nezinu, kur varbūt. Uz Grieķiju. Nu, tur feina vieta, redzi? Pie paša fjorda māja. Tur fjorda dzīvoja. Nu, tur tāds vai nav labajā. Tā mums te sietus uzliek, lai negāžās akmeņu uz galvām.
ejot pa trotuāru, neuzgāžās siet uz galvas. Tas akmenis uz galvas siets ar visu akmeni. Meženieki ar mūs te valk uz Heidekhavenas ostu. Varēja jau Vēstres Aldrok, varēja ar autobusu braukt mājā, bet nu vajag staigāt, jā. Tur notiek kaut kāda anštautē. Nezinu, tā tur nekas nenotiek. Nosula, kā viņi tur mētājās. Nevienam nav vajadzīga. Varbūt kādreiz. Tur malku uz placis kaut kāds. Malku daži gatavo. Akmeņus malku. Martins nevar sagaidīt mani. Es te klēnu eju. Vārdiņš. Martins ir paminās un pagaida. Karsts palika. Ot tev 16. Eka putniņu nobrauc Martins. Es tikai krūmiņu zied, es nezinu. Tās ir ābeles, laikam. Nezinu, smaržo labi. Te vēl tāds kāds. Tas mūsu krasta ielas. Ja pār to ko latviski. Un man šeit skotiski. Šitiem zariem patīk. Smuks. Nu, iesoļoju savā apdzīvotajā vietā Saltrodu. Eku tai masāže. Es tur vienreiz biju aizgājis. Un tas šībacainā tur bišķi mocīja mani. Nezinu, vēl tagad notiek ietas plakāts, tā būs jāpainteresējas. Eku Norķis ar savu Chrysler atbraucis. Tikai viņam kaut kāda zilā krāsā viņš ir. Ne viņš šitāds, ne. Šitāds rets eksemplārs Norvēģijā. Mūsu čirke, kā un kurš saka, kā ir pareizi, tas tikai zina latvietis, nevis norvēģis. Fotoboks rekur. Vienreiz vieglo uzraugos. Te 50 jābrauc. Kā es te biju aizsapņojies. Labi nomaksāt nodevas valstī. Reku mūs aiziet uz fjordu. Šitas kanāls. Tur no mājas. Aiz mājas ir 2 ezeri. Tāda upīte te gar māju. Tāda ienāk šinī te. Ūdens krātuvē. Tas ūdens. O pārdošu to te mazo māju. Nē, to visu lielo balto pārdošu. Nu jā, ar to pilnīgi. Diezgan laikam laba summa. Un tur aiziet uz fjordu un uz jūru pēc tā. Skibevik. Šibevik, tā laikam pareizi. Ne Skibevik, bet Šibevik. Tur aiziet uz jūru. Te Norvēģis man stāstīja, ka tagad, ka krastas un Maincis kādreiz filtas ārā baigi lielās. Bet tagad laikam viņu nav. Nezinu. No. Tur tāds mūsu rajons ir. Te var ir nopirkt laivu. Kaut kur tu piesnāti nopirkt, viena brīva ir. Un tas visam ir vajadzīgs laiks un uzņemot mājā tāpat māja, zāle, malka, vagons, 2 mašīnas. Un tas viss prasa baigo laiku. Un ja tev ir laiva, ne jau tāda laiva, kur tur motoru pa pleciem aiziet, bet nu tāda normāla, ar visu kaļīti. Tas tomēr prasa laiku, izdevumi kaut kādi arī, bet laiks arī būt. Dalēn. No, ezers. Reku mūs. Mašīnas tirgo, pat nav nemaz jābrauc uz Rumbulu. Un tas ir te. Kas viena tikko ir palikusi. Nu tur pie veikala mums lai arī auto tirgotava. Mašīnas tirgo tur uz priekšu arī tirgo. Un Zarandāli braucot tur arī tirgo. Telefonu meklē, tur viņš nebija. Man liekas. Pelgotu pārdo pa kādām naudām.
150 zirgi, 4x4. Tralala. O! 190 000. Tas nekad 18 000 eiro, 17 kapekā. Nosarniks. Mamma zvanīja. Krāmē tagad viss atpakaļ. Re, kur ir 200 000 šitas ķēms. Folkses. Ej, tu dirst. Tā 200 000, es nopirku Volvo sev. Es pat nezinu, kurā gada šitas ir. 2-litrīgais dīzels. Ai, tur maziem burtiem rakstīt. Labi, čau visiem. Es tev uz ielas saucu, kur dalinu vējienu. Čau.